pamanīts, ka nosēžās kādam jau? Tā vēl nav. Tev, kad 15 gadi, ne? Vismaz 10. Jā. Šitāds tagad darbiņš visu šito atvienos un pēc tam pa vienam ņems nost čupā liks, ja? Čupā un skrūvēsim vaļā tās konstrukcijas. Nevis lauzīsim, bet skrūvēsim. Civilizēti. Aha. Tos pāļus, cik čakarīgi dzīt iekšā? Nē, šitien te būgružu apakšā nav, te būs ok. Ilgāk sazīmēt un noķert visu to rāmu samērīt. Līmeni jau nevēl, ja? Nu, ne līmeni, sapratot. Jā, tas ir grūtāk, ir samērīt, noķert diagonāls, viss tas ir. Bet jūs sekojat nākamajos vidikos, mēs to visu parādīsim, var piesakot ietegoši arī Solāru Guru, ja kāds grib tādu parku uzbūvēt. Tā kā šie nodarbojās ar būvniecību, tirzniecību, lai akcijas šeit tikai kaut ko uzsit gaisā. Bet ja vajag, tu jau taisi, kad ir pilns atbalsts, nu? Jā. Klientam nekas nav jādara, viss atbrauc sazīmēt, dabū naudu. Nu, tur ir tā, kad tagad kādreiz nevarēja, tagad var, kad klientam ir tas tikai, viņš maksā to, kas ir tā līdzdalība viņa, un pārējos redz tam momentā, kad ienāk tas atbalsts. Jau uz, piemēram, 10 plus sistēmu, nu, pieņemsim rūpīgi, kad sistēmas izmaksas ir 10 000, atbalsts ir iegūstams ar visu akumulātoru. 6,5 tūkstoši, tātad no klienta būs 3,5 tūkstoši avans maksājums. Līgums, un pēc tam, kad viņš dabūs tos 6,5, tas aizies uzreiz tev iekšā. Nē, uzreiz nē, tas iet klientam. Klients dabūna atbalstu. Nu, es saprotu, bet viņam uzreiz tev jāmāc, viņam nevajag labirinti skriet. Līgumu parakstot, viņš parakst līgumu, ka 5 dienu laikā viņam ir jāpārskaita tā nauda uzstādītājam un jāizsūta atbalstam maksājumu uzdevumu.